Dāmas un kungi, numeroloģijas spēks jaunā epizode. Un šodienas viesis ir mūsu ļoti labi zināms, es principā teiktu spilgtākais pārdošanas un marketinga guru, lielu konferenču organizētājs un Stay Sharp šova vadītājs Niks Jansons. Un, lai piešķirtu jaudu mūsu sarunām, paldies atbalstītājiem X3000. Mūsdienīgākais kazino Latvijā ir klāt. X3000.lv bonus pēc izvēles. Paņem nedēļu ar kazino brīvspēlēm vai 10 eiro SafeBet sporta likmi. X3000.lv. Čau, Nik! Čau, Ilze! Čau! Man vajadzēja improvizēt. Nē, ļoti labi. Man liekas, ļoti labi. Sponsoram. Es esmu ļoti priecīga tevi šeit satikt. Ļoti jaudīgu čali, ļoti ambiciozu čali. Es teiktu tā, kad man bija tāds, ka es taisīju tavu numeroloģijas kārtu, man bija tāds, wow, tev tikai 31 gads. Un... 30. Tev šogad būs Jā, 31 šogad, gads. Jā, tev ir 30 gadi un tev jau ir... ko izstāstīt, ko parādīt, un to esi principā jau, teiksim, Latvijas mēroga atpazīstams cilvēks savā nišā. Tā kā superīgi. Paldies, ka tu uzskatīji pa vajadzību atnākt un aprunāties par saviem talantiem, kuri tev ir gana daudz. Jā, paldies tev. Paldies tev. Vēl daudz, kas jādara. Vēl daudz, kas jādara. Protams, jā. Klausies, kā tu šodien jūties? Nu, bišķi saguris, bet tā viss ļoti labi. Jo tev šodien ir, zini, kas ir, es jau laicīgi ieplānoju šo te tikšanos, tev šodien ir radniecīgais skaitlis uz 7. Vispār šodien ir, epizode iznāks vēlāk, bet šodien ir spoguļošanās principā maģiskākais vienīgais datums 25.02.2025, tad no abām pusēm viņš spoguļojas un ir spēcinātais datums un principā tev ļoti par labu. Tā kā redzēsim, kā mums... Tas ir ļoti labi, kā mums te viss iegrozīsies, bet jā, principā ir tā, ka šodien var padomāt, no kā liekā bremzējošā, kopumā atbrīvoties, jo viss kopumā gads ir par to. Un nākamais ir, kas ir tas, kā tu vari transformēties, jo mums visu laiku ir jātransformējas, lai mēs iet tā kā jaunā apziņas līmenī. Jā, vajag nogriezt noteikti lietas. Es te daudz ko, es uzņēmies, kas vienkārši rada tā kā papildus spriedzi, stresu un tā tālāk. Pēc tā labdien, jāatbrīvojas no visu. Jā, šodien tā mierīgi īstenībā jāatbrīvojas, jālaiž vaļā vecais, jo mums ir tāda tendence kaut kā pieturēties pie tā vecā, kaut kad mēs jau no tā esam izauguši, mums tas vairs nav vajadzīgs, bet mums patīk tā. Mēs tā jūtamies ļoti droši. Ok. Nu ko, Niks, tu īstenībā esi ļoti ambiciozs, bet man par lielu pārsteigumu un arī tādu patīkamu pārsteigumu tev arī ir harmoniskie skaitļi. Tu esi superdriveris, iespējams jaunībā. Tu vēl manā izpratnē esi vēl jaunībā savā ziņā tādā briedumi, nobriesti visu laiku, un tu kļūsi tikai labāks, bet tev ir mega daudz tie spēcīgie, intensīvie skaitļi. Bet tad, kad tevi satiek īstenībā klātienē, tad tev ir tas foršais vibes kaut kāds. Es nevaru izstāstīt, tev ir tāds foršais vibes, un par to mēs arī parunāsim. Kāds tev vispār mīļākais skaitlis ir kopumā? 46. 46? Kas tas ir interesants skaitlis? Jā, man tas tāds būtu, jā. Tu kaut kāda sporta nodarbo, kaut kāda komandas sporta? Nē, man tā būtu jāizvēlas viens skaitlis, es ņemtu 46. Baigi interesanti, jo starp citu skaitļu tā kā tajā dzimšanas dienas datumos, tie ir 2 visretākie skaitļi. Jā? Un īstenībā ļoti labs skaitlis, tāpēc, kad 4 ir es zinu, ko es gribu, un 6 ir es baudu sasniegums. Tā kā tie ir 2... Šis labs trāfī. Tu trāfī. Es nebiju gatavojies. Tu trāfī viennozīmīgi. Ok. Klausies, kāda tev kopumā ir attieksme pret numeroloģiju, astroloģiju? Viņi ir neitrāla, respektīvi tie, kam tas palīdz un pievēršās, tas ir viss cool, viss foršs, neko nepārmet. Es personīgi tam tā nepievēršu uzmanību, jo man liekas, tas pats koncepts bišķi tā kā neiet kopā ar to manu realitātes prizmu, ka man vienkārši liekas, kad man ir tāds uzskats, ka jebkurš cilvēks var kļūt par tādu cilvēku vai tādu raksturīpašībām vai tādu
nezinu, kāds viņš ir, kā viņš vēlās, kā viņš tikai nospraudz sev vēlmi. Jo es ļoti labi zinu, kāds pats bija, ka ļoti man bija, tur kautrīgs, tur bailīgs, tur grūti vispār pateikt, nezinu, 5 vārdus. Tu tāds biji? Nu jā. Tu tāds biji, tas nav iespējams pasties uz sevi. Jā, tas ļoti daudz tā bija, man bija pamatskolā, tas bija, nezinu, vissliktākā lieta ever, latviešu valodas klases, kad kaut kas jālasa priekšā vai jāuzstājās, vai, tur, nezinu, kaut kas jāpasaka. Un īstenībā pat YouTube kaut kādu rītīgi vecu video, kurš kaut ko vidusskolā, ko saka, ak, Dievs, tur. Nē, tas ir pilnīgi. Es ticu, ka jebkurš tā var izdarīt. Es ticu, ka jebkurš var mainīt sevi, mainīt, kā viņš izskatās, mainīt, kā viņš rīkojās, un tas nav nekur noteikts, jo, manuprāt, kaut kādas šīs lietas, ko tu minēji, viņas jau tā kā tev kaut kādā veidā ir predetermined. Es nezinu, kā tas bet tā kā iepriekš noteikts. Tā ir tā problēma. Jūs zini, kas ir? Tev ir tas, ka tev ir iekšējā ambīcija ļoti augsta. Tev ir ļoti augsta. Jā, bet kādreiz nebija. Man tagad ir kaut kādi mērķi, ko es gribu sasniegt, un es tur izdarīšu viņus, un tur kapāšu. Un ja nesasniegšu, pofīgi, būs jāmēģina izdarīt, lai ir interesants stāsts. Bet kādreiz tā nebija. Tas jau nav tā, ka visu laiku. Es ļoti labi atceros, ka man pirmo reizi mērķi bija kad man bija 21 gads, jo tad es biju izlasījis kaut kādu grāmatu, un tāds, jāsastāda mērķi, taču reāli prikoļni, kaut ko vajag. Tu pie kaut kāda drauga izlasīji? Nu jā, pie Arta. Un neviens jau tajā laikā man mamma prasīja, ko tu gribi mācīties. Es tās neko negribu. Ko tu gribi, es neko negribu. Kur es aizgāju uz kaut uzņēmējdarbību, kas ķipā, māma to ieteica, māma tur sabīdīja. Un arī tajā skolā bija vienīgā skola, kur bija, man liekas, tajā laikā man bija iespēja dabūt stipendiju, jo es nekur nevarēju dabūt stipendiju, jo man nebija tas labas atzīmes, bet tur bija tas rotācija. Ka, ķipā, tu labi mācīsies, tu tur vari dabūt. Tas tā kā, un tad mēs aizgājām tur, un tad radās tāda vēlme pēc kaut kā. Un tu dabūji to stipendiju? Jā, 2. gadā, 2. kursā, vai, man liekas, jā. Bet, tāpēc, es tur mācījos, man nekas cits nebija. Es mācījos, gāju uz sportzāli un spēlēju videospēles. Un tad ir sāku strādāt arī kaut paralēls darbs. Bet, klausies, tev vieni sasniegumi nebija tā, kad iegaršojas tie sasniegumi, tu sasniedz šo te stipendiju, un kaut kā uzreiz caur to rodas šis te drives tālāk? Varbūt, bet... jā, varbūt. Varbūt. Jo, redzi, tu esi adrenalīna cilvēks. Pilnīgi noteikti. Tas ir tik interesanti. Tas nav tā bijis vispār. Ja tu paprasītu manai tantei, manai mammai, labi, viņi varbūt tur stāstītu, tā kā Ome vienmēr stāsta savādāk nekā īstenībā notika, jo tu jau neatceries, kā īstenībā notika. Vai pagātnē, bet tu stāsti, kā tev liekas, kā tu gribi dzirdēt sevi pagātnē. Viņi neteiktu tā, ka es ļoti bijis tāds kautrīgs, bailīgs. Man tagad, kad es arvien vairāk cenšos būt es pats, tad es tā daru. Un tad es arī daru tos močus, tur golfu, tur crossfit, tur. Es tā kā gribu, man tas tā kā, es nezinu, tā kā tu saki, tur tāds tev vajag, tu adrenalīnu. Jā, tev vajag. Jā, bet tas tā kādreiz nav bijis, bet tas, man liekas, kad tu pats saproti, kāds tu esi, kāds tu gribi būt, ko tu gribi darīt, ka tu tāds gribi būt. Jo zini, kā mums ir, īstenībā mums ļoti daudz ir snaudošās enerģijas. Es tev varu godīgi pateikt, ka mēs viņas neesam atklājuši. Mums kaut kā liekas, un mums liekas, ka es tā noteikti nevarētu, bet patiesībā tu tā varētu. Un ir vēl tas, ka mums visu laiku ir tur 24 gados pārslēdzas viena enerģija, tad 30 gados tur nākamā un tā tālāk. Un ja mēs neejam, piemēram, ja tu nebūtu savos sasniegumos, kur tu gūsti reāli to drive, tu būtu nenormāli traks. Vecis burkšķis, goda vārds, kur no tevi pagabalu. Burkšķis riktīgs vecis, tev viss būtu slikti. Tas bubinātājs. Heiters, jo tad tas būtu tavs. Tagad tu vari izpausties caur saviem talantiem, bet tu 100% tu būtu. Jā, bet es arī, lai kā konteksts ir, vai ne, tā kā es... Protams, ja es atskatos, kad es kādreiz kaut ko gribēju darīt, man pirmais mērķis bija apgrozīt savu uzņēmumā, tur, 10 000. Ja es atskatos tagad, tad mums ir kaut kāds tur, šie vairāk nekā 7 ciparu apgrozījumi, tas ir krūta, bet, ja pastāst tad realitātes bildē no tā, kas ir tā kā iespējams un ko arī latvieši var, un, protams, man tur vēl neko es tur neesmu izdarījis, tajā kontekstā. Kaut gan man arī labs draugs vienmēr iesaka pasīties arī savādāk. Piemēram, ir cilvēkam ir šie miljoni, simtiem miljonu biznesi, kas arī ienes tur miljonus peļņā, kas, protams, nav mans gadījums vēl šobrīd, bet viņiem atkal trūks citas lietas, kas citiem cilvēkiem ir, kuras viņi īstenībā grib, bet nevar dabūt, vai arī nespēja vēl iegūt.
Un tie cilvēki, kā viņas ir, nekad to nenovērtē, jo mūsu sabiedrībā pārstāvja visu uzsvars ir uz divām lietām, kas ir vai nu nauda, vai nu kaut kāda veida status sabiedrībā, ko tu, ko tu dari. Vai tu esi tur prezidents, vai tu esi tur ministrs, UTT. Jā. Un tad to vienkārši jāspēj tā kā novērtēt un atcerēties, un tas arī jebkuram, kurš kaut ko dara, kaut vai tu esi savā arodā tur spečuks, un to īstenībā ir reāli prasmes, kas citiem cilvēkiem, varbūt viņiem ir vairāk naudas, bet viņiem nav tās prasmes, kas tev ir. Un tad tas iespēja novērtēt tā. Es tev baigi piekrītu. Jo īstenībā ir tā, ka tad nauda kaut kur viņa iemidzina. Tad, kad ir ļoti noklāja visas, kaut kāds pilnīgi pat trakākās vajadzības, man liekas, ka, jo redzi, tas drives ir vienmēr, ka tu kaut ko vēl gribi. Ne tikai naudas vērtībā, bet vispār, tā kā sasniegt tur to, nezinu, būt atpazīstamam. Viss jau visu laiku grib. Tāpēc jau īstenībā labs veids, kāpēc vispār cilvēki kaut ko pērk, tāpēc, ka viņi kaut ko grib. Jā. Tu ej uz, nezinu, manikīru, tāpēc, ka tu gribi tur to, tu ej tur uz masāžu, tāpēc, ka tu gribi to. Viss tas ir jebkurā lietā. Arī jebkas, kas ir šajā iestādē, viss ir. Viss ir, tāpēc, ka kaut ko kāds grib un kaut kas man vēl nav, ko es vēl gribu. Jā. Starp citu, mums šie te LED ekrāni, varbūt tās pateicoties mūsu raidījumam, tas ir jauns, kad nav jāatskatās tur, bet mēs jau skatāmies šeit. Ka es ir šeit, tu redzi, nevis tur, tas ir ļoti stilīgi. Jā. Lūk, ko pieķersimies nedaudz klāt, baigi interesants ar citu. Manā raidījumā ir bijis arī Matīs Ansviesulis. Es redzēju. Un viņš ir tev čoms jau izveidojies no... Viņš jau man ir jau gan čoms, gan arī mēs esam tagad iesaistījušies vienā tā kā kopprojektā, kopuzņēmumā. Un jā. Lūk, un kas ir jūsie tie gadījumi, ka jūs tā kā spoguls viens otram. Jūs esat abi 2.16, neaizmirst, jums 16. martā ir dzimšanas diena, es tev atgādināšu, kā saka, lai tu esi informēts. Bet jums ir līdzīgi domājošie pievelkās to, ko es vienmēr saku, kad biznesā vajag kas paplašinās. Pretēji arī vajag, kas savu papildina. Papildinošie. Tieši tā, papildinošie. Pretēji, ja tur ir jāskatās citi pretēji, ja 2 astotnieki nevarēs, jo katrs gribēs savu vadīt, un tad viņi veidojas koalīcijas. Bet jūs 7, kas ir tā kā padomdevēji caur 16, jums ir pilnīgi vienādas enerģijas. Pilnīgi domāšanā jūs esat pilnīgi 1-1. Tur citur mainās. Un tas bija baigi interesanti. Jo tev ir apziņas skaitlis 7. Caur 16. Tas ir tavs domāšanas veids. Tu ko zināt, tu kaut savus ciparus nesaproti. Es tev sāku stāstīt, Tas 7 tev veidojas no 16, bet, protams, tam 16 ir mans dzimšanas datums, tieši. Es tev jebkuram, kuram ir 16, ir 7. Jā, jebkuram ir 7 un ir tas 7, 16, 25. Bet katram ir sava vibrācija. Tev arī to esi tāds arī kā tā vibrācija, kas kaifīgāks, tas 6 tev ir. Jūs esat tādi, kam patīk tas gan adrenalīns, bet arī kaut kā ķer to baudu tajā visā, ko jūs dariet. Tu nedarīsi lietas, kas tev nesagādā, tikai priekš naudas tu nedarīsi lietas. Tev vajag arī no tā kā ķert kaifu. Bet vēl, tad, kad tu bija maziņš vēl. Tev pirmais viesis, kur es tagad tā kā nevis numeroloģijas seansā, bet tev būs tā kā kombo psihoterapijas. Tā, ka tu biji maziņš. Tu domāji par, ka tu vēlies būt slavens. Nē. Man ir tas tā kā, tāds varbūt, man vēl projām, vai es gribu būt atpazīstams? Vairāk noteikti nekā nē. Bet slavens, es nezinu, vai tas ir īstais vārds, ko es vēlos. Viņš tagad, varbūt kāpēc tā atpazīstamība vairāk nāk, tas, ka visur tajā uzņēmumā, ko es daru, tas ir Sharpify, mans pamata uzņēmums, ko es kaut ko darbojos, pats esmu kā darbinieks, vadītājs. Tur man, protams, es tajās reklāmās vienkārši esmu kāda face of the ads. Tas varbūt rada vairāk to, bet vai es kādreiz gribēju? Nē. Bet tur ir tā, ka tajā būtībā ir kaut kur tev ir iekšā, es esmu zvaigzne, tu pa savīm tā domā. Arī visi līdzīgi, arī Matīs, jūs par šito varēsiet kādreiz pie cigāra aprunāties. 14. martā mēs parunāsim. 14. martā, super, viņš arī būs. Es būšu 14. martā, tiešām ar savu draudzeni, coach arī. Būs labs, tur būs labs akšanas. Un kas ir tajā 7, es esmu arī to teikusi. Tie ir visģeniālākie cilvēki. Labi, tas tāds glaimošana par sevi, bet labi. Bet tas ir forši. Tur ir tāda viena feature. Jo redzis, tie viedie skaitļi sākas no 6.
Okay. Jaunie ir tā kā jaunie, viņi vēl tādas jaunas dvēselītes, teiksim. Katram ir savu tur tā feature, arī jaunajos ir kaut kāds savs sekšanas katrā. Bet no sešnieka sākās sešnieki ir tādi mentori un tādi caur savu dzīves stilu rāda, kad hei, var dzīvot un sasniegt savus mērķus, bet septītnieks ir tas, tu tieši konkrēti, ka tu māki, ir vajadzīgs tad saprast, ka neiekrist, tu saproti gan no materiālās pasaules, gan no tādām vērtību un garīgās pasaules. Jo, teiksim, astotnieks ir tikai par naudu, devītnieks grib visus par visiem valdīt, a septītniekā ir tāda foršā enerģija, kad gan par materiālo pasauli, gan par to, un ir ļoti vēlams neiekrist, tas ir mīnus resurs, iekrist vienā vai otrā galējībā. Vai materiālā, vai tajā? Jā, vai aiziet tur tāds pilnīgi, tur, teiksim, ir, nezinu, ģimenes tēvs, bet tagad izdomāju, es tagad braukšu uz Bali, uz kaut kurieni, dzīvošu tur, dzīvošu būdiņā un visu, un, teiksim, ģimene paliek, kā saka, kur paliek. Nu tā nedrīkst iekrist tajā, jo tas ir mūsu tā kā galvenais vispār dzīves uzdevums atrast šo te balansu starp vērtībām. Tas tāpatās kā ar došana, ņemšana ir jābūt balansā, un tas tāpatās garīgais un materiālais. Tas viss ir. Un kas ir ģeniāli biznesam, tu esi krīzes menedžers vislabākais. Reāli. Tad, kad notiek kaut kas, tur visi ir sašulmējušies, tur klientam, noteikti tu zini tās situācijas, un Niks atnāks un zina, veči, bet šitas ir pat labāk, mēs tur vēl varam dabūt to, mēs vēl varam dabūt to. Kaut kā pazīstam tev šitā situācija? Jā, tas laikam problēmas. Tas jau tāds, laikam, es tev ir laika kaut kādi izaicinājumi, jā, protams. Jā. Un septītnieks ir tāds arī jaudas skaitlis. Tevī ir ļoti daudz ķermenī enerģijas. Tev neliekas tas, kad, ja kāds, piemēram, par sevi uztais šādu karti, es saprotu kaut kādu. Jā, numeroloģijas karti. Restīvi, kad es lasu un es veidoju sev pašpiepildāmu situāciju. Kad es caur to, ko es redzu, es sev skaidroju, kāds es esmu, tāpēc arī mans rīcības mainās, tāpēc arī es mainos. Kad tu tieši izlasi to kartu? Jā, kad kāds man saka to, vai tu to lasi, tu tā kā, es jau horoskopi, kad tu lasi, un tu tā kā vienmēr redzi, jā, kaut kur es kaut kādā līmenī esmu tur, un tas tikai vien vairāk pavairo, ka tiešām tā ir. Un tad, kad tu lasi, un tas, piemēram, tu sevī to nejūti, tad tu atkal saproti, jā, es varbūt varētu, es varbūt uz citiem. Jā, redzi? Jā, skatos. Un, jo man arī ir patiesībā tā, ka tu pieminēji, kad es arī tāpatās nevarēju uzstāties. Klasē tas arī bija lielākais murks. Tā kā redz, pārdevēji ir tie, kas cīnās savā ziņā. Bet man iekšā atkal bijis vienmēr ir tas, ka man gribās dalīties. Un, tad ir jārod tas veids, kā tomēr atrast šo te veidu, kā komunicēt, kā pasniegt un tā tālāk. Tā kā, un zin, kāda vēl man pārliecība ir tāda. Mūsu briljanti personības, viņi ir tieši tur, kur mēs ejam tajā savā ziņā grūtajā, bet ja mēs ejam pareizajā virzienā, ļoti atbalsta. Teiksim, arī es varu pateikt, es sāku ar savu numeroloģijas projektu. No sākuma, kā jau numeroloģija nav nekas, citu uztverē nav nekas nopietnas, bet man visu laiku kaut kādi pavadieni satieku cilvēku, nokļūstu nejauši studijā, nokļūstu pie partnera X3000, tad aizēju kaut kur tur, nokļūstu jau tur, kad tev ļoti atbalsta, ka tu ej savu ceļu. Ļoti visu laiku atbalsts, un citu tev arī tam ir jābūt, tāpēc, ka tu esi ļoti intuitīvais cilvēks. 4 un 7, tie ir 2, principā, visintuitīvākie cilvēki, tie ir kosmosa cilvēki. Vai tev nāk tās kosmosa idejas, kosmosa kaut kādi mirkļa risinājumi, kaut kāds, hei, veči, darīsim tā, piezvanīsim tā. Tev tas ir? Ļoti daudz, laikam, zin kā, es tāds, ļoti ātri spēju kaut kādas risinājumus pieņemt, izdomāt, un idejas, un arī klientiem visādas kampaņas, tas, protams, jā. Bet arī tas, ko tu minēji tagad, man liekas, vienkārši es vairāk nāk no tāda ateista, pragmātiķa puses, un tas, ko tu minēji, ka tu tā kā ļaujies tam kosmosam, bet īstenībā vienkārši tāpēc, ka tu vienkārši dari. Tu dari, un tev tās iespējas pavērās. Un, respektīvi, tu noteikti darīji, un kaut kur tev iespēja nepavērās, kaut kur tu darīji, un kaut kur pavērās, un tad tu vienkārši, atskatoties apakaļ, tev liekas, man kaut kā tas viss piepildījās dēļ kaut kā abstrakta, bet īstenībā jau tas piepildījās, tāpēc, ka tu vienkārši
Ka tu dari, Darīt. jā, tas arī ir tas. Un varbūt tavs intentions bija labs. Nu, ziniet, tas ir Jā. ļoti svarīgi, man liekas, tas nodoms. Nodoms. Jā, un ka tu arī neesi tādā stresā vai ka tev bail, teiksim, ir kaut kāda situācija, tev kaut kas jādara savādāk. Jā, tu nenobīsties, tu saproti, ja man tas, ja ļoti, kāpēc daudziem nav sasnieguma, viņi jau pirmajā startā nobīstās, viņi domā, man bija konsultācija, un cilvēkam savā vidē, viņš ir arī zvanu centrs lielā uzņēmumā, savā vidē, viņai piedāvā, hei, tu te strādājis 10 gadus, tu tagad, tev ir iespēja kļūt pa vadītāju. Un tie domājas, viņi atsakās. Es saku, kā? Un viņiem pēc galvenais ir jābūt vadītājs, viņi to stāst. Man vēl liekas, ka es neesmu gatava. Savā vidē cilvēks, kurš visu pārzina, tas nav tā kā, redz, un ir vēl tāds, protams, drastiskākas situācijas, tev nāk iespēja. Ja īstenībā man arī tā pārliecība tāda, ka iespējas mēs paši radām. Ir citreiz, ka tev piemet, bet vispār ar tavu to aktivitāti mēs paši radām iespējas. Tikai paši. Varbūt vienīgais tāds izņēmums būtu, ka tev nomirst vecāki un tu iemanto kaut kādu lielu bagātību. Tas būtu tāds, tad varbūt neradīt. Tad vienkārši tev paveicās. Tas tev atkal būtu pārbaudījums ļoti liels. Jā, citādā veidā. Tas būtu ļoti liels pārbaudījums. Tas ir tāds, man liekas, labs pārbaudījums. Kur darīt daudz naudas? To mēs nezinām, jo tie, kas mēs jau teiksim, tiem, kam ir ļoti daudz naudas, ko es teicu, man liekas, es esmu ļoti daudz slavenības visādas, teiksim, tur pētījis arī profesionālos sportistus. Tad tev ir naudas, tad tu atkal nezini, ko tu ar to darīt. Tev kaut kāds pazūd tā dzīves jēga. Ar tiem, kam ir dzīves jēga, tur vajag darīt to, tad nokļūsi tur. Mums tāds visu laiku draiviņš ir. Jā, bet es labāk izvēlos vienmēr otru variantu. Man liekas, tas vienkāršāk. Var jau daudz runāt un tā, bet tas jau, protams, ir vienkārši. Tāpēc, ka tu varbūt tās būtu pār filantropu, starp citu. Tu kā reiz varētu. Nodot sabiedrībai, darīt savus coachings, bet tev nav jādomā, kā tur, teiksim, obligāti nopelnīt, kā tur komandu uzturēt, jo tagad jau tev viennozīmīgi ir jādomā, jāplāno savus laikus, savu komandu, savu visi. Kā mums ir atbildība pret saviem kolēģiem, kuriem ir ģimenes, protams, mums viņi nav tur, tonām, bet mērķis ir, protams, kad mums liels mērķis ir uzbūvēt 100,000 plus mēnesī? Nē, es atvainojos, nē, tas būs jau maz, bet 100 miljonu gadā uzņēmumu, kurš ir kopā iespējams ar 300 plus kolēģiem, darbiniekiem. Jā, tas mērķis jau ir tā liels, bet, protams, tur ir daudz tādi soļi, kas jādara. Jā, kā piemēram, ko mēs te darām, lai risinātu to. Mēs taisam savu tādu software as a service pakalpojumu, kas būs aplikācija, lai mūsu klientiem, tad, kad viņiem ienāk pieprasījumi caur mājaslapu vai caur reklāmām, lai uzreiz ir iespējams mūsu tāds kā bots, mēs viņu šausim par Sharpify, kurš tavā vietā ar šiem kontaktiem sazinās un ierunā tikšanos, vai arī jau prezentē to, ko tu dari, vai arī jau pārdod tavu piedāvājumu, pakalpojumu, ja tas ir kaut kas varbūt lēts, kur var nopirkt uzreiz. Un tas arī būs forši, tāpēc, ka citreiz lielai daļai uzņēmumu šobrīd ir tā, ka ja piezvana cilvēks ārpus darba laika, neviens nepaceļ vai arī neatbild, tad risinās to problēmu arī, ka viņš uzreiz atbild, uzreiz plāno, uzreiz ir nākuša aktivitāte. Un nākušā lieta ir bieži vien, varbūt arī tev ir bijusi tāda pieredze, bet kad tu tiecies ar daudziem cilvēkiem, kāds, protams, arī nenopērk. Un tad tu jau aizmirsti par viņiem. Un tad mūsu tas softveres tavā vietā ar šiem cilvēkiem arī turpinās šo saziņu. Un turpinās šo komunikāciju līdz kaut kādam rezultātam, kas tipiski ir vai nu cilvēks pasaka tiešām nē, kas ir nē tagad, nē pēc kāda laika būs apakaļ, vai arī jā, ka viņš pērk. Bet jūs paši to taisiet? Jā. Es tā kā outsourcēju pakalpojumu, es atradu sev co-founderi tam projektam, kurš ir tehniskais direktors, kurš tā kā programmatūru saprot, jo es kodēt, diemžēl, tikai māku kaut kādu HTML un CSS, kas nekas vadītājiem nav jāmāk viss. Tad sāks kodēt, tad kas nodarbosies ar es nodarbošos ar mārketingu. Ar mārketingu pārdošanu. Restīvi, ka to komandu, lai viņi uzņem un lai pārdod. Un tam mums būs arī ļoti labs tāds unique selling proposition tajā mūsu tirgu. Jo restīvi, mēs te strādājam pārsvarā ar Eiropiešiem, amerikāņiem, kas ir eksperti, konsultanti, pakalpojumu sniedzēji. Un tad, restīvi, mums būs arī unique selling point tajā, kad, restīvi, mēs tev ieliksim savu arī, instrumentu, tūlu, platformu, kas tavā vietā darīs A un Z, B, C. Ja, un tās lietas mēs zinām, ka viņi vienkārši negrib darīt. Jo, iedošu piemēru, piemēram, arī tavā arodā, tu varētu būt ideāli mūsu sadarbības partneri, klienta. Restīvi,
Bieži vien, ja mēs tev pateiksim, mēs tev tajā nedēļā generēsim 100 ieinteresētus cilvēkus, tev būs tāds konīgs, ko? Man tas tā kā pa daudz, ko es likšu? Jā, un restīvi, mums būs uzreiz atbildi. Restīvi, mēs tavā vietā ar šo instrumentu, ar viņiem sazināsimies, ieplānosim tikšanās, tad tikai būs tikšanās, vai arī tev palīdzēsim caur čatu viņus pārvērst darījumos. Un vienīgā liekas, tev būs jādara, tev tikai jāpalīdz būs pie, ko piedāvāt, tur salikt visu. Uzreiz daudz vērtīgāk izklausās. Tās izklausās ļoti vērtīgi, bet redzi, es par šito padomāsim, mēs varam viennozīmīgi, man ir jādomā, kā iet uz priekšu, bet man ir tāds roku darbs šis te. Jā, bet, manuprāt, tev atkal, piemēram, varbūt, tas, ko Ilzi rāda šito tējām, te jau, tu pat teici, ka tu kaut ko rēķināji. Jā. Bet tas jau ir... To var sarēķināt programmu, pilnīgi vienīgi. Tieši tā. Jā. Un tā programma, kas ir, varbūt daudz cilvēku neapzinās, ja tu esi sagatavojis šo 10 plušu reižu, tad viņa var saprast, ko un kā tu dari, vai arī tev ir jāspēj tev jau kaut kādas vadlīnijas, pēc kādām tu kaut ko saki. Un tās vadlīnijas realitāte tāda, ka var iekačāt iekšā. Jo īstenībā, kas ir, ja tas nebūs roku darbs, tas viņu var palaist lētāk. Kad, teiksim, uz apjomu. Katrs Latvijā varēs iegādāties savu numeroloģijas karti, savu guideline dzīves, starp citu. Bet tas, ko tu tagad pateici, ka ja es, vai tu tā varētu, jā, bet vai tev to vajag? Nē, tāpēc, ka kāda ir šī vērtība, jo no tā nemainās. Tas gan, jā, piedodiet. Nē, bet vai tu varētu tā, protams, ja tavs mērķis ir pēc iespējas vairāk cilvēku sasniegt, un tu tici, ka cenas samazināšana palīdz tev sasniegt vairāk cilvēkus, pie noteikti situācija, ka tev ekonomiski tas ir izdevīgi arī no mārketinga viedokļa, ka tu tiešām drīkst atļauties. Jo, kā, es katru, ka tā es kaut ko pievienoju vēl klāt, jo tad man sanāk tā pavairot nenormāli daudz, tad man tādā gadījumā es varētu uztaisīt nedaudz vienkāršāku, kā saka, to kārta, jau es te pievienoju kaut kāds vēl additions, lai, kā saka, ne tikai ir kaut kāds copy paste, bet tad es varētu uztaisīt tādu vienkāršāku, bet, izklausās baigi forši. Viennozīmīgi es esmu nākotnes tavs, tuvākās nākotnes klients, pilnīgi noteikti. Pasākumā būs on stage offers, tad būs tev jāpievienojas. Es būšu obligāti. Tas man ir jau ielikt. Daudz reklāmu, jo mēs te maucam. Kas tev tā pa bildi? Tas ir no Amerikas. Tas ir NFL stadions. Tur ir ietilpība 50,000+ cilvēku. Wow. Un realitāte tāda, ka tu neko tur neredzi. Tur ir, mēs bijām kaut kādā pašā augšā, ja mēs uz NHL nopirkām rītīgi dārgas biļetes, mūs vēl apkrāpa, pērkot uz NHL biļetes. Mēs gājām uz NHL spēli, tur Rangers pret kaut kādu Buffalo, tas bija Ņujorkā. Un mums uz ielas tāds, ka man biļetes, davai. Mans draugs saka, paļabam, tur kaut kāds skams. Es tāds, kāds skams? Ziniet, es parasti ļoti uzticos visiem, līdz ko man nav iemesls neusticēties. Tur mēs nopirkām tas biļetes, aizgājām iekšā pie kases. Viņi teica, protams, tas ir skams. Tad mēs pirkām vēl vienreiz biļetes, bet tas bija tāds funny story. Un tad mēs aizgājām šeit, un tad mēs teicu, labāk nepirksim būs dārgās biļetes, paņemsim pašas lētākās, pašā augšā, un tu reāli neko tur neredzi. Un vēl interesanti tas, ka Amerikas tajā visā sajūta ir tāda, ka pilnīgi otrādi. Ja hokeja, kad Latvija spēlē, ir tā, ka ir pārtraukums, visi aizskrien, ņem ēst, un jau ir apakaļ. Un jau, kad spēle sākās, tur maz staigā. Tur pilnīgi otrādi. Pusi nemaz neskatās to spēli, jo viņas laika iet ēst pirkt un nāk apakaļ. Iet ēst pirkt, nāk apakaļ, tur pilnīgi tā... No turienes nāk tā kultūra. Tur pilnīgi savādāk ir. Viņiem nav tas, ka viņi tur visi sēž, skatās, tur vienkārši tas pilnīgi savādāk. Jā, pilnīgi superīgi. Klausies, vēl runājot par to, virzīsimies tālāk skaitļiem, lai mēs to visu tavu numeroloģijas kartu izrunājam. Pie tava tā septītnieka, tātad tu esi transformators, tu transformē apkārt notikumus cilvēks, visi, kas ienāk tavā enerģijas laukā, viņi mainās. Un tu tā kā maini citu cilvēku domāšanas veidu, un ap citu, ko es tagad arī, principā es piekrītu tev, ka tev Stay Sharp ir populārākais podcasts uzņēmumiem viennozīmīgi. Tad tur 40,000, 50,000 skatījumi dažādi. Tu domā YouTube? YouTube, jā. Un tad mēs jau paši viņu tā proklamējām. Vai kā tu saki, es nezinu, tas ir tāds... Es iesaucu to patiesībā. Bet mēs, kad skatījāmies, tur nebija īsti tāda vēl kanāla, kas par kaut kādu biznesu tur runā, kuriem būtu tur 30,000+ skatījumu. Mēs apskatoties uz tādiem datiem, tā kā pieņēmām lēmumu, ir ok mums tā teikt. Mēs tur neesam uztaisījuši ko tur padziļinātu izpēti. Bet ko es ar šo gribēju teikt, kad tas Mr. Beasts, es neesmu viņa kontentu skatījusies vispār, viņš arī ir septītnieks, viņš kaut kā maina to cilvēku domāšanu.
Jā, tā kā, un tev arī ir tā, ka... Ļoti labi, tu man daudz komplimentus saka, es jau tev atnācu komplimentus uzsūkt, let's go. Let's go, tāpēc, ka tu esi tas cilvēks, kuram tev ir viennozīmīgi jāsaka kompliments. Es saku citiem komplimentus jau daudz. Bet tev tu saņem kompliments arī? Vai tev baidās? Tagad no tevīm es daudz dabūju. Tas tāds jau, pietiks mēnešiem pāris reāli. Viss tur ir labi uzkačāts. Tu būs labi uzkačāts. Un ja tev aptrauksies, tu paskatīsies šeit. Jā, ok. Bet jā, tu maini citu cilvēku, tu transformē viņus. Super, paldies, ka tā saki. Es noteikti centīšos to darīt vairāk un labāk. Droši, viennozīmīgi. Nu, lūk, septītnieks ir jaudīgais skaitlis. Ejam tālāk. Un kas man ļoti īstenībā norezonēja un patikās, ka tev ir šāds skaitlis. Skaitlis? Un tas ir skaitlis. Tur ir 3. 4. Suns arī nepamanīja. Jā, visi. Nu, lūk, tevī ir šis te, jo tev ir kopumā 7, 2, 9, 9. Kas te ir? 7 tavs apziņas skaitlis, un tagad mēs runājam par 2, kas tev ieslēdzās kaut kur 24 gados. Tad tu esi par sadarbību, tev interesē cilvēku, tu neesi tāds, kurš tikai mauks par rezultātu. Tur īstenībā, ja tā mēs varam salīdzināt, par cik mēs jau runājam pa Ansu Viesulu, tad viņš ir tāds īstais, ļoti targetēts uz rezultātu. Viņā nav tevi tas viņš vēl vieglāk var atlaist cilvēks, un man problēma ir ar to. Jā, tevi ir tas softiņš. Jā, es pa daudz mīksts, ne? Nav pa daudz. Tu zini, ja tu būtu tikai... Tu gribētu būt? Protams, man ir tāda izteikta vājība. Man tagad, ko es piefiksēju pagājušajā gadu, kad man ir ļoti grūti atlaist. Cilvēkus, ja viņš... atlaist, ne jau varbūt fiziski, ka tur atlaist, bet vienkārši atlaist... Situācija kaut kā. Jā, restīvi, kad tu redzi, ka tam nav rezultāti, nav performance, un es tur vienkārši stiepi gumiju, bet beigās ir tas viens tas pats iznākums. Kas ir, šis cilvēks aiziet darboties citur, vai viņam tiemžēl nesanāca, bet es vienkārši stiepju to visu procesu. Un es sev tagad maksimāli pievēršu uzmanību, lai es to varētu ātrāk izdarīt. Jā, jo zini, kas ir divniekā, tas šaubas tev. Varbūt ne, varbūt jā, arī tas tur ir tajā divniekā, kad kaut kādas lietas... Kā es to varu mainīt? Tev ir ļoti jāiedziļinās detalizēt, ko tu patiesībā māki, un vari jāiedziļinās tajā situācijā, un ka tu nedari neko labi. Jo, redz, tev ir vēl tas devītnieki, tu esi, tas ir tajā tavā realizācijā, un kur tev kaut kur liekas, ka tu esi arī nedaudz tā kā pasaules glābējs. Un tev ir tā, ka tu palīdz ļoti cilvēkiem vispār. Un, vajadzētu notiek vairāk, bet, jā. Nē, tu zini, kāda nemazām baigi aizrauties nedrīkst ar to palīdzēšanu, tāpēc, ka citi cilvēki sāk izmantot to, kad viņi to paņemt un kaut kur ļoti palīdzot, it sevišķi kaut kādām naudas lietām. Nauda jau ir visspēcīgākā enerģija, mēs pēc tam tās viņa problēmas dabonam. Es varbūt tās neteiktu tā, ka es ļoti tam ticu, bet kopumā ir tā, ka mēs tā kā ieejam tam gamins ticu, mēs ieejam tā cilvēka enerģijas laukā, mēs nevis domājam par savu attīstību, bet mēs domājam, kā tam cilvēkam tagad palīdzēt. Un tas nav mums tev jādomā ir par sevi, par savu ģimeni, protams, un par savu uzņēmumu. Un ja kāds tavā uzņēmumā, teiksim, visi tur 5 čaļi vai tur 10 tur rukā pamatīgi, un viens tur atkal nepiezvana tik, cik vajag, un tur kaut ko visu laiku izdomā kaut kāds atmaskas, tev viņš ir jāatlaiž vienkārši. Es tagad teikšu, Ilze teica, tu nav rezultāti. Tu jau tagad ķēries pie telefona. Es jau zinu, man jau ir pierakstīts, bet man tiešām ir pierakstīts. Es tev parādīšu arī, lai tu zini, ka es nejokoju. Man tas bija tieši, es to rakstīju, vismaz pavisam nesen, bet zināju, ka mans jāizdara ir jau sen. Es tev parādīšu savu rekomanda nedēļa, tā ir šī nedēļa, un rekomanda ir pierakstīti tie cilvēku vārdi, kur ir PIP, tas nozīmē Performance Improvement Plans. Tas jau ir, principā, kad ir jāuzliek. Es teikšu tā, kā tā ļoti maigā veidā. Mēs izrunājam, kas ir kāpēc šobrīd nav rezultāts, ļoti slikti. Saliekam plānu, kam ir jābūt izdarītam. Ja, diemžēl, šis nav izdarīts, tad, diemžēl, mēs šķirsimies. Un to, ja tu pasaki, un tad ir fakts, ir vai nav. Jā. Un tad tas ir tā kā maigāk. Tas nav tā, ka tu vienkārši out of the blue cilvēkam pasaki, diemžēl, tev tagad vairs nebūs darbs. Tas tā baigi varbūt tā. Jā, bet īstenībā ir tā, ka tu šo te divnieku patiesībā vari attīstīt ļoti kolosālā veidā, jo divnieks, tad, kad viņš ir labs līderis, viņš, tu tādu to harmonisku komandu, bet galvenais ir tas, lai nesāk izmantot tevi. Te man ir forši, man kaut kāda te cietā alga, cietie bonusi, vai kaut kas, un visas tagad to nedrīkst nekādā gadījumā tu pielaist. To var biznesā izmantot. Tas ir tam divniekam, bet tā daļa man īstenībā patīk.
Jo tev ir, zini, tas, kas, nu, teiksim, tu strādā ar cilvēkiem pārdošanu, tur investors meklē, ko tu ļoti labi māki šo te cilvēkus sajust, kas ir tavi cilvēki un kas nav tavi cilvēki. Un, principā, nepinies ar nevis nepinies, bet neiesaisties tur, kur nav tavas enerģijas. Tu to sajutīsi viennozīmīgi ļoti labi. Okay. Jo tev ir tā labā sirds, un ja tur pretī būs kaut kāds tāds maucējs, viņš gribēs uz, kā saka, tava izbraukt, uz tavas aktivitātes. Tas arī mums ir baigi vienmēr. Tas tāds koncepts, kas ir, manuprāt, ar ko visi saskarās. Jo tu vairāk darbā pieņem cilvēks, protams, es nevaru tur būt komentēt, jo man nav tur 100 darbinieki, kaut kā, nezinu, maniem draugiem, reku ir. Viņi arī, manuprāt, piekritīs man, ka jo vairāk tev ir cilvēki, jo efektivitāte uz katru cilvēku vienības ziņā var kristies, bet tas nenozīmē to, ka nav 20% cilvēks izdara 80% kompānijas darbu. Un tad tie cilvēki vienkārši does the extra mile, tu support, kompensēt par tiem cilvēkiem, kuri vienkārši neperformē. Un tas ir tas pats arī manā uzņēmumā, kur ir izteikti, man ir piemēram viens departaments vai cilvēki, kas uzņem jauns klients. Un viņiem, protams, ir izteikti, tur mēnesis būs rezultātu 100, bet viens no viņiem ienes 40%, viens ienes 10%, viens 50% un viens tur neko. Un tad vienkārši tur super tāds. Bet tā kā tas, kas ir interesanti, viņu departamentos, viņiem tas mēdz lēkāt. Un tad varbūt, ja es skatītos tādā ilgākā termiņā, kā piemēram ceturksnis vai gads, tad varbūt tur tā nebūtu tā lēkāšana. Bet mēnesis no mēnesis tur čisi lēkāšana, vismaz manā gadījumā. Ka vajag atšķirās tie rezultāti, tas outputs atšķirās. Bet te jāstāsta ir kāds tas vidējais pa vairāk termiņu. Jā, tas saka, pa ilgāk termiņu. Ilgāk termiņu. Tā kā tev ir, tu esi par ģimeni, par partneru attiecībām, viss tas tev ir. Tā kā tas ir baigi labi, tas man patīk, jo attiecīgi tad tu esi arī harmoniskais čalis. Tā, un kas mums ir nākamais? Mums ir 9. Tā, mēs jau ejam tik tālu. Es uzspiedīšu šit. Rekur vēl ir šis pašā bilde. Skaists acis meitenēm. Jā, meitiņa bomba. Tā staigā ritīgi jau. Jā? Jā. Viņai gadiņš jau ir tagad? Viņai ir gads un 3 mēneši. Jā, superīgi. Tā ir matu kārtīgi. Bet tas ir interesanti, ka man ir draugs, viens ļoti sporto, daudz Pauls tāds. Un viņam ir dēli, bet viņi visi piedzimst ar tādu parūku. Es nezinu, tādu reāli tādu. Es nezinu, manai meitiņai ir gads, viņš vēl nav tāda matikāta. Viņam ir kaut kāds 3 mēnešu vecs puika, viņš tur tāds rīt, vairāk nekā man tāda matis par. Bet viņai noteikti tu lītās, es zinu, tas ir kaut kāds, man bērni arī. Tas ir kā kuram varbūt bērni. Jā, un pēc tam viņi pilnīgi ļoti lieli, jo viss ir biežās tā kā meitiņa. Kur tu tādu bildi dabūji vispār? Man atsūtīja. Tava asistenta. Ok. Kur nav viņa ielikt. Labākās bildes ir priekš manī. Tā, kur mums ir konference, tad ejam tālāk. Reku īstie. Veču darīšana. Skaties, un tev ir tas adrenalīns. Tajā 9. tev patīk cīnīties, tev patīk adrenalīns. Tu nebūtu tāds maigais čalis, dīvāna sēdētājs. Tas nav iespējams, tev 2 9. ir. Tā ir reāla actions. Tas ir reāla actions. Tas ir īstā lieta. Te es sapratu, kad ir līmeņi tai braukšanai. Restīvi, šis ir Horvātijā, kur... Jūs tādu baigo raudu uztaisījāt? Jā, mēs bijām... Šeit 4 dienas Horvātijā braukt ar mačiem. Tā kā kāds teiktu atpūta, bet tas nav atpūta. Tur vienkārši no rīta līdz vakaram esi caur slapšu vakarā, tu nevari parunāt, tad Juris man, tas Džeks pa vidu arī teica, vot Niko, es pirmoreiz redzēju, ka viņš vispār nesmaida, jo tu pamosties, tur esi, tur tā, pilnīgi beigts, viss tev sāp, tad vēl jābrauc, tad būs atkal kaut kādā mērcē. Tas ir krūti, kad večiem ir čaļiem savas tādas kopējās aizraušanās. Tāds meitnēm kaut kā tā, man liekas, ka ir mazāk. Ir jau tagad, man taču vienam draugam sieva iet tagad uz kaut kādām tur stieņa dejām, uz visādām. Tur jau visādas lietas ir. Tur jau... Bet šitas, man liekas, ir tik tāds. Šitas ir actions, baigi forši. Īstenībā tas mans mots pa vidu ir. No kurienes skāt jūs to no Latvijas? Jā, ar busu atved. Mēs lidojam lidmašīnu un mums ir tas Ričards labajā pusē. Tas ir mūsu treneris un viņš tur visu organizē. Un viņš vienkārši ar busu atved visu. Jā, tas tā kā normāla lieta. Protams, man draugi jau tur vairākus gadus brauc. Arī, ka mans draugs kreisajā pusē Matīs, viņš jau, protams, tur 12 gadus brauc. Viņš ir vairākos tādos bijis. Es esmu bijuši tādos, man liekas, 3 vai 2. Es vēl biju Turcijā arī. Kaut ko vēl es biju, neatceros, bet kaut ko vēl.
Kolosāli. Nu, lūk, un tad jau vēl ir pastāsti, kas tevi pamudināja skriet 100 km maratonu Valmiera Rīga? 107. 107, ārprāts. Tas ir tas, ko tu teici, ka tu kaut ko izdari, tad būs vēl kaut ko. Man pirmais mērķis bija 20 gadā, vai pusmaratonu. Es noskrēju. Tā bija mērķis maratonu. Bet tā bija mērķis nevis maratonu, tāpat maratonu, bet maratonu zem 3:30. Un tad es noskrēju 3:26, un pēc tam nākušais mērķis bija, davai, kas ir vēl krutāk? Davai, 107. Ķipa, tas ir tāds, tā kā, kurš to ir izdarījis, zini? Maratonu daudz varbūt liekas grūti, bet īstenībā tagad izdarīt maratonu tāds, tas nebija tik grūti. Tad tas 107, un tas bija tāds pasmaks veids, lieta, un kur es mēģināju divreiz. Pirmā reize neizdevās, es padevos, neizdevās, vienkārši es pats padevos 55. kilometrā, un otrajā reizē es arī gan īsti tajā pašā kilometrā, tajā pašā vietā padevos. Tajā pašā vietā. Jo realitāte bija tāda, es jau zinu, kā es negatavojos tā, kā gatavojās tie, kas varbūt tur tā kā skrien. Jā. Viņi gatavojās tā, ka nedēļā tur skrien 50-100 km nedēļā, pa vairākām treniņiem. Es, protams, tur vispār negatavojos, ne tur tuvu. Un, tas ir pasmagi, tas nav viegli. Un kas bija interesanti, man vismaz atskatoties, ka es spēju pēdējos 7 km noskriet visātrāk, un tad es sapratu to, ka lielākā daļa limitācijas ir tikai vienkārši savā galvā. Ka tu reāli vari. Tu viss tur sāp, viss tur nereāli, tu nevar paiet, nevar paskriet, bet īstenībā, ja tu kaut kā sev tu vispār visu kaut ko vari. Un cilvēks daudz ko var. Tāpat arī, kā, redz, es tur nokritu, šitā īstenībā bilde ir pēc, es tur tāds tieviņš iztos, jo te bija šitā bilde pēc manas operācijas, ka man izgriez liesu, jo es ar moci nokritu, man izgriez liesu, un tad es jau mēneša laikā jau skrēju, un jau ar moci biju pēc 6 nedēļām moci braucu apakaļ. Pilnīgi. Tā man sieva bišķi nogriez, tad es neesmu braucis moci jau no novembra, man liekas, vai no... Redz, cik labi, ka sievas piebremzēs ar citu. Nē, man jau gribās sakāt. Bet tev gribas sakāt, tu jau esi adrenalīna ķērājs. Pilnīgi. Šis ir, tas ir, to es arī gribu tā kā sasiet kopā ar to devītnieku, ka tas ir tāds, ļoti gribi cīnīties par kaut ko, bet tagad, man liekas, tu sāc tā kā atlaist, jo tiem devītniekam patiesībā ir jāiet, kad... Tu dari visu caur, ja tu darīsi visu caur mīlestību un tādu sapratni, tu sasniegs daudz vairāk rezultātu nekā caur tādu cīņu, caur pierādīšanu, caur kaut kur uzspiešanu, es nezinu, vai tev tas ir. Un, kas ir pats galvenais, tad neskriet tevi 2 devītnieki. Tie ir jaudīgi skaitļi, tad neskriet visur palīgā kādam. Nezinu, kā. Ir, man ir svarīgi neteikt visam jā. Tā kā es atceros, tagad tās iespējas arī daudz vairāk, tas, kad, varbūt cilvēki mani tā kā zina vairāk un vienkārši nāk visādi piedāvājumi. Tur tā kā tona. Tagad ir katru nedēļu kāds kaut ko piedāvā, vai tu tur man partneris, es tev tur šitā, vai tu tur vai šito. Tās iespējas vienkārši daudz vairāk pavarās, bet tad ir jāatcer tas, ko man visi gudrie cilvēki, kas tur sasnieguši daudz vairāk nekā es, ka man saka, ka vienkārši tev vajag visam teikt nē. Visam teikt nē, fokusēties uz savu lietu, bet tās iespējas, ja tu gribēsi, tāpat nākotnē būs viņas. Bet arī ļoti daudz tagad nāk, viss kaut kur, lai es nāku. Es saprotu, ka kaut kādiem jau es apstiprinu, un tādēļ tā, kad es gribu šo dalīties, un lai es zinu, kad es esmu, kā saka, labs numerologs, tas ir, protams, ir pagodinoši, bet no otras puses, tu nevari visur būt, tu nevari, tu reāli tad pārdec, cik tu vari. Jāsaprot savus mērķus. Man patīk, tas labs jautājums ir, ja tev ir nospraust skaidri tas, ko tu vēlies, jautājums tāds, vai šī lieta man palīdzēs pietuvoties tuvāk tam, jā vai ne? Ja atbild ir nē, tad iespējams tev ir jāizsver, vai to vajag vai nevar. Tas tāds labs jautājums. Tā, lūk, ejam tālāk, un mums ir baigi foršā lieta, tava matrica. Ko tu te redz? Tur ir akšanas. Tur ir akšanas, riktīgi. Daudz 6 un 9. Bet skaties, tu esi miljonārs? Nē. Man aktīvu vērtību, es tur, ko nezinu, 300-500 tūkstoši. Bet nē. Labi, tev jau 30 gadi ir. Ļoti vispār tev ir ļoti fantastisks potenciāls. Tev nav 100% miljonāra matrica, bet tev principā ir 90%. Man ir miljardieru matrica. Bet labi. Okay. Tā, pagaidi. Kurš? Paga. Jā, viss ir kārtībā. Lūk, tev ir miljardiera matrica. Tas labais, ka?
Redz, tev vienmēr. Kas tev ir labi? Mērķis tu zini, ko tu gribi. Starp citu, kas nav citiem. Mēs atceries sākām raidījumu ar 4 un 6, kas ir tavi veiksmīgie skaļi. Tātad tev 4 un 6 ir. Un mērķis, tu zini, ko tu gribi, un tu esi no tiem cilvēkiem, kas var nerakstīt savus mērķus. Materiāli. Tu vari nerakstīt. Daudz rakstos mērķis. Tu raksti? Nē, savā ziņā, redz, ir varbūt tās jāuzraksta, jo tev ir baigi. Bet es varu nerakstīt, ja gribētu. Bet tu vari nerakstīt, Okay. jo arī tu piepildi savus mērķus, principā. Tu laikam piepildi. Nē, protams, ka, te ir stāsts, tu daudz uzliec, un tu daudz ko arī neizdari. Zini, te ir tā, ka itkārtājā mērķa rakstīšanā ir tā, ka tā kā jāpaņem ir mazāk, nedaudz, un obligāti jāpiepilda. Bet varbūt, ka tava stratēģija tā, tu paņem daudz un tu kaut ko piepildi. Jo, redz, ir citiem, kuri ir tādi, kā es jau teicu, tu ies uz to darbību. Tu nebūsi divāna sēdētājs nekad dzīvē. Vienkārši ir daudz mērķi, kas ir outcome. Ir jau mērķis, kas ir iznākums. Un, viņš vienkārši ir tā kā iznākuma mērķis, iedošu to piemēru, kā, piemēram, es izdomāju, tas ir reāls smieklīgs stāsts, bet es nekad savu galveno gada mērķi, ko esmu licis, tajā gadā neesmu sasniedzis. Iedošu to piemēru, lai vienkārši konteksts labāks. Es pirmajā gadā uzliku mērķi 8,6 tūkstoši mēnesī. Es nesasniedzu. Nākušajā gadā, es jau tajā gadā, kad nebija sasniedzis, liku nākušu vēl lielāku. Liku 20 tūkstoši. Tajā gadā es ar to 20 nesasniedzu, bet sasniedzu to 8. Tad es liku 50. Un tad arī tajā gadā es to nesasniedzu, bet nākošajā gadā es to sasniedzu. Un tad man tagad ir, es esmu bijuši tā kā iesprūdis, varbūt es tā kā, tur labi par to naudu, mēs tur atkal runājam, bet ka es lieku savu mērķi tur tos augšējo līniju, tur 300 plus tūkstoši mēnesī, un man liekas, tad jau bijuši 2 gadi, ka es pirms to savu mērķi nesasniedzu. Bet, protams, vai es tā kā padodos, nē, vai es samazinu savu targetu, nē, vai es domāju, kādas aktivitātes mainīšu, protams, tur tā kā obviously. Tā kā obviously, jo tas vienkārši, man ir tas iznākums, ko es vēlos, vienkārši jāmaina tie soļi vai aktivitātes, ko es daru, kuras veltu laiku, kas man ar lielāku varbūtību var palīdzēt tur sasniegt. Un vai es prasu palīdzību? Es paņēmu tur Tony Robbins coachu. Tu biji pie viņa, jā? Ne jau pie paša Tony Robbins, bet pie viņa coachiem. Jā, kas tur kaut kādīs... Sanāk, tur tās konsultācijas maksā no 300 līdz 500 eiro par sesiju, un tu pēc tur paketes, man ir ko tur 6 mēnešu pakete. Un tad to es paņēmu, tad paņēmu arī nesen vēl YouTube treneri, kas man par YouTube māca. Tad es vēl paņēmu tur treniņus ar treneriem savādāks, lai tur pa fitnesu. Un es teikt vēl iegāju tajā partnerībā ar to pašu cilvēku, ko tu nosauci Matīsu Ansviesulu, ko tu minēji. Viņš man tāds, es jau arī tajā eju arī tā doma, kad man kaut kāds tur ilgtermiņā ieguvums vēl būs no tā, ka tu esi tuvākā distancē no cilvēkiem, kam tie biznesa rezultāti ir būt tādi, kā tu pats arī vēlies. Kad tu vienkārši esi tuvāk. Jā, super. Kad tu redzi, un arī tu ļoti piedomāji, man tur, es ar vien vairāk, man ir tādi draugi, kuriem tur ir biznesi, kas tur pelna tur 1 līdz 20 miljonu gadā. Zini, tas ir tāds, pilnīgi cits tāds lauciņš. Es tur, protams, nesu, man tur tālu līdz kaut kādam tādam līmenim. Bet nav nesasniedzami. Bet tas nav nesasniedzami. Mēs atvainojos, tev ir 30 gadi, ko mēs... Jādara. Viss jau ir par laiku tajā. Zini, es pat neteiktu, zini kā, man ir 5 gadu darbības pieredze. Es 5 gadus nodarbojos ar kaut kādu veidu komercdarbību. Kad es kaut ko tirgoju, kas ir... Tas nav tik daudz. Tas jau viss ir par to. Ir jau cilvēki tā, kas sāk tur, 16 gados. Pirms mans brālis, viņiem ir 17 gadi. Šogad būs 18. Viņš pelna jau tikpat daudz naudas, cik es pelnīju 23 gados. Un viņš to darīja jau vēl ātrāk. Viņš savā jomā kaut kur ir? Viņš pie manis arī darbojās kā kontraktors, jo viņš ir tur nepilnīgi, tur ir problēmas. Viņš to man YouTube kanālu, viņš viņu sagatavo. Un viņš jau ir ar manis, viņš ir vienkārši, tas ir tik interesanti. Un viņš ir džeks, kas jau 14 gados zināja, ko grib. Viņš jau sāk trenēties, sāka mācīties. Kad viņam dzimšanas diena, pirmo ciparīti? Viņam ir kaut kāds 8. marts. 8. vai 6. marts. 8. vai 6. Bet viņš ir ritīgi, un viņš zina, ko viņš grib. Viņš to dara, un viņš tā kā jau dara. Un viņš to dara tik agri, kad es vienkārši kaut kādos tur
21. gadā vai kādu mērķi. Zini, tas tā kā tas. Bet tagad ir jau savādāk. Pirmkārt, viņam ir to esi piemērs. Jā, arī viņam ir tā vide savādāka. Jā, viņam vide, viņš redz, ko var, jo... viņš redz, jo ko tā, kad var. Tu sāki, tad īstenībā daudz, tur Niks Jansons, bet pat neviens nesaprata, ar ko tu īsti nodarbojies. Tagad jau to visu saprotas. Tas ir, man liekas, tāds... Varbūt tu to ļoti labi tā saki, tāpēc, ka tu esi arī bijusi kaut kādu tikšanos, vai kādu no kolēģi iepazinusies. Bet realitāte jau tāda, ka tas varbūt skanēs tā jocīgi, bet ja es tagad paprasītu saviem 200 kontaktiem telefonā, ko es daru, es ticu, ka 70% nesaprastu, ko es daru. Jā. Un es ticu, ka tev būtu tas pats, un es ticu, ka ikvienam, kas to dara, ir tas pats. Tā kā tu nesaproti. Un vēl viena liekas, man ļoti patīk, tas tāda ideja ļoti vērtīga. Te ir numeroloģija, interesi par numeroloģiju, un te nav interesi par numeroloģiju. Un šitie te visi ir dažādi grafi dažādiem cilvēkiem. Katram ir savādāks. Katram viņš ir savādāks. Piemēram, Facebook reklāmām, piemēram, Google reklāmām, tu reklamē numeroloģiju. Un, ja raksta cilvēks numeroloģiju, tu viņu vienmēr atradīsi tajā augšējā daļā, ka viņš to reāli meklē. Tagad, kad tu laidi Facebook reklāmas, tu cilvēkam vari aizraisīt, bet varbūt man tā numeroloģija ir aktuāla, varbūt man tas ir interesanti. Un mums jau visiem ir šitie grafi, un tad, kad tev ir tajā grafa augšpusē, tad jau viņš kaut ko atcerās, tad viņš kaut ko iedomājas, bet ja tur nav viņš par tavu tēmu vai par tavu problēmu, ko tur izsina, nobody remembers that. Un es tos pats iztestēju tik daudz, kad es arī domāju, visi jau zina, ko es daru, tad pilnīgs bullshit, es pat neko nezinu. Un es ticu, ka par daudzām lietām tā ir. Tāpēc jau arī visi tie lielie uzņēmumi, kas reklamē tiem visiem billboardiem, viņi vienkārši laika atgādina, lai tu redzi. Vai arī sociālās medijas vai YouTube'ā, tur tās īsās reklāmiņas, 3 sekundžu reklāmiņas. Old Spice, vēl projām reklamē, visu laiku. Vienkārši visu laiku atgādina, ka cilvēki jau nezina. Cilvēki neatzina un aizmirst. Un mēs katrs dzīvojam tajā savā burbulī. Un mums visu laiku mainās tās grafika. Piemēram, man kā piedzima bērniņš, man uzreiz interesi radās, zina par ko? Par attīstošām rotaļlietām. Man uzreiz ir. Pirms tam man vispār nebija. Un tad tas arī nokrītās, jo man nav interesi, jo tad ir rotaļlietas. Tad es atkal kaut ko ieraudzīju. Pirms nesen ieraudzīju, kad ir Indijā puika, 3 gadi un 8 mēneši, kurš tagad jau uzvar tuvu pie Grandmaster level chess players, šahspēlētājs. Tad domāju, 3,8 gadi. Es domāju, jāpāk šahs, meitņai jāmāc šahs. Un tad es pastījos YouTube uzreiz, kā mācīt bērnam spēlēt šahu. Jo man ir interesi uzreiz par to. Un tas visu laiku mums visiem mainās. Tā kā man tagad ir interesi par crossfitu. Tad man ir ļoti interesi, tu būs vasara, ļoti interesi par močiem. Tu visu laiku, tā kā cilvēkiem tas viss mainās. Un tad jau mēs arī tajā brīdī, ka mums tas ir, tad mēs vairāk tērējam naudu uz to, kur mums interesē. Jo tu tērē naudu, kur tev interesē. Ja tu tur neiet interesi, tu netērē. Tas tāpat kā vīrietim pret sievieti. Ja viņam tā sieviete interesē, viņš vairāk iespējams viņu naudu tērēs. Ja ir kaut kāda cita sieviete, kur viņa īstenībā neinteresē, tad viņš kaut vai ar viņu varbūt guļ, viņš uz viņu netērēs naudas. Ja viņa neinteresē tādā veidā, kā viņa. Saprotu, tā kā tas viss ir connected. Tas nav saistīts ar vīriešu skopumu. Nē, kā, protams, kādam varbūt ir principi, ka es tur nekad tā nedrīkst darīt, jo man ir kaut kāds tur frames galvā, ka es tā, mans mentālais modelis jādara tā vai tā, lai būtu tur savādāk. Jo vīri īstenībā, ja mēs šajā tēmā iegājam, ir ļoti daudz sievietes, kurām ir tas vitāli svarīgi, kad lai būtu šis te vīrietis, kas dāvina visu. Jā, redz, tas ir viņas frames, ka tas viņai ir sievietes, kuras uzskata, ka man ir jābūt pašpietiekamai, un es gribu pat, lai tas puisis, ar ko es esmu, lai viņš redz, ka man no viņa neko nevajag. Jā, man ar citām, ka katrai jau savs tas funkcijas. Vai ir viens patiesāks vai nē? Nē, vienkārši katrs dara, kā viņš uzskata, kā viņam jādara. Jo tā, kad biju jaunāk, tā es ļoti daudz gribētu, ka man dāvina. Bet, kad biju jaunāk, man tas tā kā... Ko viņš grib tagad? Tiešām tā bija. Man neērta situācija bija sevī. Ka tev dāvina? Ka man kaut ko dāvina. Jā, es nezinu, tas tur, tad būs, kur arī... Tas ir atkal tavējās kaut kādas lietas, ne? Kaut kāds savs bloks. Jā, ka tev kaut liekas kaut kādā veidā tas ir labi vai slikti. Man tas liekas tagad viennozīmīgi fantastiski, bet man tas tā kā traucē. Man uzreiz liekas, ka es kaut ko tā kā esmu tagad parādā, ne parādā, bet man tā ir kaut kā jādara tā, kā tas cilvēks grib. Es nezinu, kaut kāds tāds, tas ir jaunības kaut kāds bloks. Tu lutini savu sievu. Es cenšos, bet kaut kā tu. Es domāju, ka noteikti pie savām iespējām, es domāju, ka noteikti.
Es noteikti vienmēr ticu, ka es varu būt labāks, un es arī būšu nākotnē labāks. Superīgi. Jā, bet... Un īstenībā tu esi tas cilvēks, kuram patiks dāvināt, bet lai tu vēl tā kā būtu, nu tā kā tajā visā tev ļoti ir vajadzīgs tieši tu esi cilvēks par atzinību. Ja tev, teiksim, tu uzdāvini kaut ko, un sieviete ir tā, kad viņa ļoti pasakās un dod to apakaļ to enerģiju, tev tas baigo draivu dos. Vai tev nevar tā, ka tu uzdāvini, un, nu jā, tas jau, nu kā saka, pagājuši mēnesi tu man to, nu šomēnes man šito, tas jau ir man ikdiena. Nu, jā, tā pret tevi nedrīkst, īstenībā. Bet, tev, kad to saka, ir vēl citi varianti, kā varētu būt? Tu zini, citiem ir tādi, kuri var arī būt skopi, ja viņi ir negatīvā resursā. Bet tagad dāvina. Tu man minēji tādu atzinību. Priekš manis, tur dalsoties taviem datiem, vajag atzinību. Kādi vēl varianti? Citiem vajag uzslavas, citiem neko nevajag, bet ja viņiem arī nevajag, viņi arī var nedāvināt, tikai tāpēc, nu dāvina, tāpēc, nu sieviete tur grib, nu tad es dāvināšu. Bet tev vēl vajag, lai tev tas drives, tev patiksies dāvināt, bet tev vajag, lai tev tas cilvēks nevis uztver kā pašsaprotam, bet citiem būs vienalga, viņš dāvinās tikai tāpēc, ka tā sieviete gaida. Saproties to atšķirību? Jā, nu man laikam ir tā. Ja man būtu jāizvēlās, tad man tas labāk. Jā. Tā kā tev nevar tā, ka, teiksim, nezinu, tu kaut vai darbiniekam izmaksā bonusu un kaut ko, nu, teiksim, no tā ātrāk izmaksā vai ko, un tas ir tāds ievērības... Bet šīs īstenībā ir sievietēm kaut kāds haks, zini, tu var saprast, kāds ir otrs cilvēks ļoti ātri, zini, kā panāk, ko tu vēlies. Tā ir. Es tā vienkārši tā aizdomājos par nākošo. Jo man ir tā, ka man citreiz, nu, teiksim, ar vārdiem man nepārāk ātri, bet man ir ļoti svarīgi zināt cilvēkus, jo tu, nu, kad viņam dzimšanas dienas datums, jo tu uzreiz, principā, saproti viņas domāšanas veidu. Kāds viņš ir, viņam vārdi, teiksim, pārdošanā, tas strādā ideāli, ka tu uzreiz zini, šitam cilvēkam vajag viņu pakomplimentēt vairāk. Šitam atkal nedrīkst. Tu taču man piekritīs, ka tas nav tā kā balts un melns. Tas nav... Protams, tur arī ir tā, kad ir tās enerģijas, teiksim, jo kas mūs baigi ietekmē, mūs ietekmē ģimene, kas mūs uzaudzināja un mūsu profesionālā izvēle. Ja tevi ģimenē visu laiku, teiksim, tevi būtu tāda ģimene, kur, nu, tava tipa cilvēkam visu laiku teikt, zini, tu nekas neesi, kā saka, izdara labāk to, nesapaņo par neko tur to, tev tāda būtu tā domāšana, un tu arī nekam tam savam kosmiskajam neticētu. Tev pat nevajadzētu nekāds uzslavs, jo tu būtu jau pieredzis, kad viss ir slikti. Un cīnītos ar to, tā kā tas mums ļoti... Jo te ir tas, ka citreiz tev pasaka veselīgi domājošam vīrietim, ka tu esi baigi labais, tas tev ceļ spārnos. Bet ja tavā vietā būtu ar zemu pašvērtē, viņam liktos uzreiz, ko viņš grib no manīm? Nu, kas tur, es taču neesmu tāds, kāpēc viņš tagad man tur saka, tu tāds esi tomēr. Nu, sapraties, tev uzreiz būs tāds, tu apšaubi sevi un tu apšaubi to otru, kāpēc viņš man tagad grib kaut ko tur. Atzinību iedot, par to tieši. Jā. Interesanti, Jo mēs sevi jūtam savādāk, kā mūs redz citreiz. Jā, protams. Tas arī, kā mēs dzirdam sev. Es vismaz nesen par to tieši skatījos. Tas ir skaņas vibrācijām, kad tu sevi dzirdi savādāk, kad tu runā šādi, nekāds audio. Tāpēc atšķirās. Visi daudz vēl. Protams, tas kā katrs... Jā. Un es ticu, ka mums visiem ir vēl tāda versija, kas mēs gribam būt. Kaut gan citi varbūt to tā neapzinās, bet viņiem, man liekas, ir vienmēr tāda, viņi pajautāt viņiem kaut ko izdomāt, kaut ko atbildēt. Jā, un īstenībā paturpinot šo, kad ja mēs esam kaut kādā pārmaiņu gadā, tad ir baigi, man tāds liels transformācijas pagājušo gadu notikās, un tagad kaut kā atmet tās bremzes, savus blokus, un vai Ilze, mauc uz priekšu, darba devēja, tev vairs nav, tu principā tādā brīvā lidojumā, vai mauc uz priekšu, viss, taisa podkāstu, taisa to, taisa visu, un kaut kā es sapratu, ka citreiz tādā miera stāvoklī mēs nevaram uzsākt to sprintu, bet kaut kādā, kad tu sāc jau skriet, tu vari saprast, ka tu vari vairāk, reāli. Tā kā tie, kas ir transformācijas kaut kādās pārējais brīžos, tie gāza grīdā. Un arī apdomāt, ko darīt. Nu, tas jā, visu ķert jau, zin, kāds reiz var pārdegt. Bet arī nevajag, tas atkal tāds, zini, tas, ko es tikko teicu, man likās, es to teicu, kāpēc, redziet, tu minēji, ka vairākas lietas darīt, es noteikti ticu, ka mums visiem ir kaut kāds limitēts daudzums uzmanības, ko mēs varam vērtīgi vai kvalitatīvi sniegt jebkurai lietai, un jo vairāk tev ir šīs lietas, jo tev viņa būs mazāka, bet atkal tas, kas ir tipiski citiem, ir, ko es esmu pamanījis saistībā ar latviešiem versus Americans vai latviešiem versus tur Hongkongā, kaut kā, Hongkongā likās tas pats.
tur vienkārši tev pirmā atbilde ir jā. Nu, tur nav, man ir jāapdomā tur 10 stundas, vai tas ir labi priekš manī vai nē. Nu, tur es esmu tik izteikti redzējis, ka, ja loģiski tu redzi, kad šitais man tagad ir aktuāli. Kā piemēram, man vajag tagad vairāk klients, vai arī man vajag palielināt savu pārdošanu. Tad tev ir variants A, variants B. Tas, ko es redzu latviešu, mēs tad daram. Mēs velkam gurķi, mēs vienkārši we can't make decisions un nevaram pieņemt lēmumus. Un tas tā īsumā, manuprāt, visiem kavē viņu kaut kādu progresu. Nu, es nezinu, tas tā kā... Tad es vienmēr, ka sev pieķer pie tā paša, un es arī sev tāds čokari, tu saņemies, ko tu vienkārši nevar pateikt jā vai nē. Viņš pasaka nē un aiziet, vai pasaka jā un aiziet. Un tad to es baigi redzēju, ka tieši Amerikā tur ir viss tāds daudzreiz ātrāk, viss notiek uz priekšu, viņi dara. Protams, vai ir kļūdas? Jā. Vai arī kļūdas tiem, kas tur domā 10 gadus? Protams, tiem arī kļūdas. Nav tā, ka viņiem nav tur pēkšņi kļūdas. Nav tā, ka tā gaidīšanas ilgums tev palielina varbūtību panākumiem. Jo realitāte ir tāda, ka gaidīšanas laikā tu jau nedomā, tu jau negatavojies, tu vienkārši tupa atsakies no lēmuma pieņemšanas. Pat neizvērtējot kaut kādu lēmumu. Un Hongkongā tas bija interesanti. Tur bija, man likās, ka ķīnieši, tur, būs tādi ļoti sociālistiski, tur visi neko nevar pieņemt lēmumu, visi tikai gaida, ka kaut kāds tur boss kaut ko tur pateiks, bet tur tā nebija. Tur bija, viņi varbūt arī cita, viņiem ir kā cita, viņa kā valsts cita, viņi tur pilnīgi cita likuma, viņiem tur pilnīgi sava tā vide, un tur ritīgais, tur ir tā kā Amerika, apmēram tāds. Viņi arī bijusi Anglijas kolonija, man liekas, es nekļūdos. Jā, viņi tur ritīgi tāds ātrs decision makings, var paši pieņemt lēmumus, var paši izdarīt. Es piekrītu, es pa Hongkongu tā nemācēšu pateikt, bet ka latvieši vilcinās, tas ir ļoti izteikti. Jā, un tas jau nepalīdz. Un vēl nesen bija saruna ar tādu Robertu Federu, kas ir Latvijā viens no tādiem vadošiem kardiologiem, sirds ārstiem. Un, viņš bija Vācijā strādājis, un mēs tur runājām, diskutējām par šo faktu, ka latvieši mēs to baigi strādīgā tauta, un to starp īstenībā, piemēram, tās valsts kā tur Vācija vai kaut kāda Skandināvija valsts, es nezinu, man arī liekas, ka cilvēki turpat ir daudreiz strādīgāk. Protams, vienmēr jau ir kurās nozarēs, kādās lietās, bet tādā overall attieksmē par darbu. Vienkārši mums arī vajag vienkārši vairāk piedomāt pie tā, ka mēs darām darba pēc, plus arī, ka mēs gribam izdarīt to darbu labāk nekā no mums sagaida. Tā, baigi interesanti šis. Un tas ikvienam palīdzētu. Tas ikvienam palīdzētu. Tagad arī tev jāmēģina darīt šitas te mūsu saruna, pēc iespējas šo sarunu darīt labāk, lai viņi būtu labāk. Un tikai tāpēc, ka tā vajag. Vienalga, pat nevajag, vienkārši tā gribu tā. Es gribu tā, jā. Kad gribu labāk. Tā ir superīgs saruna biedrs vispār. Tā, klausies, mēs virzamies tagad tālāk, šitan jau mēs bijām. Kāds tev būs maģisks gads, šis gads. Klausies, un šis gads, redz, nevis pavelti, bet viss īstenībā baigi saskan. Tev bija ģimenes pieaugums pagājušajā gadā, un tev viss šis gads īstenībā. Lai sanāk kādu, jā. Pagad, tad jau būs gadiņš un 3 mēneši, tad pagājušo gadu ģimenes pieaugums. Jā, mums piedzima varbūt vairāk novembrī. Vēl, jā. Tad, lūk, un šis gads bet šogad varētu būt ir vairāk. Moši, var paspēc. Cik mēneši? 2. Jā, vēl. Šogad ir īstenībā tev par attiecībām un baudīt, tev ir uz 6. Un šis gads tieši, ja? Tas ir kaut kāds gada cipars. Šis 2025. Tev ir par 6, kas ir tāds savu augļu arī izbaudīšana. Te arī ir kopā tāds ģimenes viss tas, maigāk enerģija. Tāpēc pat tad, ja tev gribās atkal ar āmuru skriet sienā, viss vajag panākumus, viss tavs adrenalīns tur kūsā un ko, bišķi ļaujies, jo pēc tam tev ir lielais transformācijas gads, kas tev būs radniecisks. Jā, nākamgad. Man jau praimo, jau gatavo man. Un tā tev ir lielais naudas izaugsmes gads, tā kā šogad šogad nebūs, jā? Šogad tev nāks pati nauda. Ļoti labi. Un tev nav sevi jāpārpolē. Tev to, ko tu esi uzbūvējis, tev nāk šogad pati nauda. Bet man liekas super bīstam, ko tā saka, ne? Tad neliekas tā. Es tieši iedomājos, kāds dzird, tāds... Viss chill, let's go, Netflix on, let's go, where's my money? Paga, Ilze, where's my money? Kur ir man fiķis, jau, zini? Klausies, Niks atnāks pēc gada, kur tu man visu gadu izčakarēji. Man reāli, un tur mīnus 30% visam, kur ir fiķis? Es taču reāli jānāk. Bet tev liekas, ka bīstam tā teikt, ne? Tas, ka tām rakstrīpšībām, tas man likās tāds, tas pat nav bīstam, tas vienkārši, tu vienkārši aprakstīs, kā tavuprāt pēc tiem cipariem šķiet.
Nav bīstami. Nav bīstami? Es izstāstīšu. Tāpēc, kā tev ir jāpārzina savus visu 9 gadu ciklus, tāpēc pie numerologa jārunā katru gadu. Okay. Jā, tāpēc, kad ir mums hard working gadi, tev bija noteikti, ka tātad pagājuši, kad tev bija 5 uz paplašināšanos, tev bija labs gads pagājuši gadu. Kā tu ņemies katru gadu, es teiktu, es vairāk strādāju. Jā, bet kopumā tev bija izaugsme pret vēl iepriekšējo, nevis to, ko tu noliksi sev, bet... Ne, kā akal, es, baigi grūti spriest, es nezinu, reāli, tur ir baigi atšķirība. Mums, piemēram, apgrozījums mums pagājuši gadu bija mazāks pret aizpagājušo gadu, bet tas ir apgrozījums. Bet vai citi, es vienkārši nezinu. Jā, zin kā, tas jau tāds arī visu laiku tāds... Jo, redz, mums ir tā, ka tad mums ir fokus uz biznesu, tad mums ir fokus uz ģimenes lietām un tādām, mainās prioritātes. Jā, tād mums nāk, tas 6. gads ir tieši iedots, kas tev tā kā nedaudz atpūtai pievērsties, nauda nāk, komanda tev ir jauni projekti, ne jau tā, ka tiešām Netflix un divānā, to noteikti ne jau šogad ir vispār gads, ko sēsi to pļausi, viss pēc tādiem, tā kā atslābināties, bet principā tev visam vajadzētu nākt bez tādas super sevis dedzināšanas un piepūles. Bet nākamo gadu tu sāksi mainīties. Atkal, saproties, ir tas, ka, ja mēs visu laiku būtu tādā kapāšanas gadā, tad mēs ļoti izdegtu patiesībā. Man liekas, nebūtu tā labāk teikt, tev būs 10x gads, bet tev jāstrādā 10x vairāk. Jūs zini, tev var būt ābols, bet tev ir jācīnās par to ābolu. Jā, jo redzi, tad, kad ir 8. naudas gads, tur ir baigi arī, tas ir pa finansēm, bet par jau materiālo darbībās neko nemaini, pareizi. Jā, bet tur gan varbūt tāds trikī moments, kad tu tagad sadzir, man būs naudas gads, tu neko nedari, un tu tev tieši otrādāk jau mīnus resursā tu iekrūt, un tev naudu atņem. Ne tikai tu daboni, bet vēl atņem. Tā kā... tā kā tāds, bet tev šogad ir kaifīgāks. Kaut kur ceļot varat, kaut kur braukt, kaut ko tur darboties, vairāk sev veltīt laiku. Jā. Es nezinu, ka tev vēl tāds... Mēs pa zīko, es tieši tik atceries, vai smieklīgos stāstu, Dievs, mēs tā smējāmies. Kā man ir brālis, viņam ir 17 gadi, un man ir meitiņa. Un mēs tur baigais mūsu inside jokes ģimenē, kad mūsu meitiņa te bijusi jau 6 dažādās valstīs, un brālis bijis 3. Un tad mēs viņu paņēmām līdzi, un tad mums šitā vajag brālim dzirdēt manā, ka tev vajadzētu, tur bump those numbers up. Jā. Jums kaut kā, tas ir tāds smieklīgi, labi, es nezinu, kāpēc tu vispār teici, bet forši, par to ceļošanu. Bet tā tas ir, ka jaunie mazie bebīši ir... Bet bebīts jau neko neatcerēsies, tas jau tās varbūt. Labi, būs bildes. Nekās būs tāpatās, kaut ko jau atcerēsies, un, kā saka, caur bildēm būs foršas, kad izaugs, sapratīs. Jā. Bet, jā, tā tas ir. Brālis pats pelna naudu. Un vēl ir labākā vieta, kur jābrauc visiem. Es nezinu, tas bijis, bet jābrauc uz Disneylandiem. Es biju Disneylandā, tajā Hongkongā. Tā ir tāda lieta. Man tā patika. Klausā. Jābrauc uz Disneylandiem. Tad tuvākais mums Parīzē ir. Superīgi. Klausies, Nika, mūsu sesija, numeroloģijas sesija pamazām iziet uz izskaņu. Varbūt tev kāds jautājums ir. Tu man biji superīgs viesis, man ļoti patikās. Tā ir tava numeroloģijas karte, lūdzu. Tu varēsi tur lasīt. Bet kāds pie nonāc pie tā skaļa 7? 1+6. Mans mēnesis, datums. Tavs datums. Skaitlis 2, es nonācu, ka visu saskaitot kopā, tātad 7 tavs domāšanas veids, 2, ko mēs ieguvām no visiem skaitļiem saskaitot kopā. No visiem skaitļiem saskaitot kopā? Kur ir tie visi skaitļi? Tavs mēnesis, un novadot līdz 1 par skaitlim, starp citu, tev tur ir 38, tev kaut kāds liels pagrieziens būs 38 gados. Tu vēl, principā, tādā jaunības sekšanā. Tu jau man gatavo kaut kādām lietām jau. Tev būs liels lietas, tev ir miljonāra matrica. Es ceru, man būs exits mošā. Zini? Nezinu, kas tas tāds. Tā kā, kad pārdod kompāniju. Jo es jau tā to produktu, ko mēs veidam, to jau varēs pārdot, tas jau nav tāds nepārdod. Bet es arī negribu neko pārdot. Jā, man nav mērķis pārdot. Es nekad neesmu pārdodis nekādu biznesu. Es, starp citu, tātad pamazām finišējam. Es noteikti tiešu 14. martā uz Nika Jansonam lielo konferenci. Tā ir mūsu Stay Sharp Live, var teikt. Stay Sharp Live. Stay Sharp Live. Jā, noteikti Stay Sharp Live būs. Es esmu bijusi Nika konferencē. Uz kur tu biji? Es biju augustā. Tas, kas bija tajā Kempinski? Jā. Tur bija maz cilvēku, tā būs. Bija vasara, bet es kaut kā man Gabriels ļoti labi. Jā, bet tagad būs X
Jā. 14. Un es esmu pierunājusi vēl savu draudzeni, O, tā kā ļoti mēs labi. iesim, es nāku Ļoti jau ar labi. package, es Tā vajag, iešu vajag. tiem visiem, kuri grib tā kā savu digitālo mārketingu, es viennozīmīgi, vai kuriem patīk, jo redz, man patīk pārdevēja enerģijas, ja citiem mēs, teiksim, kaut ko Baidās. ierastos, Nu jā, viņiem ka liktos tas, mēs jā. pāragresīvi, man kā reiz patīk, jo kaut kā te pārdevēja enerģija māk uzburt tādu sajūtu, ka viss ir iespējams. Un Nu jā, bet tajos tur ir- dienās, ne jau katru dienu es domāju, ka viss iespējams, bet tajās dienās, kad man kaut kā ir tā sajūta, man tik kruti labi jūtos. Jā. Nu, tev arī nav tā, ka tā ir laba Nu, redz, sajūta. akal, tas varbūt tā muļķīgi skan, bet kas ir patiesība? Tev, tas, ko es vēl cenšos atdarināt mazāk, es nezinu, kā tev to pateikt, bet es cenšos mazāk ļaut tam man ietekmēt. Bet tas, kas man vēl projām ietekmē, ir dienu iznākumi. Bet tas ir iznākums. Nu, kā piemēram, ienestā nauda kompānijā dienā. Es esmu ļoti pamanījis, piemēram, kad vēl joprojām man tas ietekmē. Restīvi, jo tur ir vairāk, jo tas kaut kādā veidā ietekmē nākušos dienas spēju realizēt iecerēto. Bet to, ko es esmu pamanījis un ko es tagad mainu, ir to termiņu likt garāku. Jā. Jo es esmu pamanījis tiem cilvēkiem, kuriem ir tur milzīgi uzņēmumi, kur arī tur ir sasnieguši daudz, vienkārši viņi tā kā tas termiņš ir pamainījies tur no dienas uz mēnešiem, no mēnešiem uz ceturkšņiem un no ceturkšņiem uz gadiem. Un tad arī ir mazāk stress, jo man patīk tā doma par signālu un skaņu. Ja tu pastīsies frekvences parasti, noise ir tā te mums, piemēram, arī mikrofonā tā skaņa, bet signāls, kāds viņš ir tajā mūsu epizodē, viņš, piemēram, tāds viļņains. Un tas ir tas pats, kad mums var būt dienas, ka mums ir vai nu vispār tur 0 ienākumu, vai tur, nezinu, 20,000 dienā, viņš ir tā te tur lēkā, bet tas ir tikai vienkārši signāls. Fui, atvainojos, tas ir tā kā noise skaņa. Nu, vienkārši skaņa, jā, bet signāls jākal tāds ilgtermiņā lielāks. Bet mans maziņš lifehacks lūdzu papēti dienas, tad, kad ir viens, kaut vai dienas enerģija, teiksim, 21. Nezinu, februārs ir trīnieks. Okay. 1, 3, 5, 8 ir naudas dienas. Tu redzēsi, ka 1, 3, 5, 8, es tev iesūtīšu pēc tam. Nu, jā. Un ir, piemēram, 2. Tas ir par attiecībām, tur nav nauda. 7. kaut ko grib atkal filozofēt, pārkārtoties, transformēties, un 9. ir noslēgt. Tās nav naudas dienas. Un tas pats ir ar klientiem. Kā jau vienmēr, man arī es strādāju pārdošanā, pēkšņi ir visi apstiprinājumi vienā dienā, un tad ir dienas, kad neviens neko neatbild, nekas neko nenotiekās. Bet tu nepiekrīti, ka tev vienkārši vajag lielāku top of the line volume? Nē, nu viennozīmīgi tas jā, būtu, vienkārši ja tev ir, es katru dienu vienkārši viņš izbalansējās. Jo man bija kādreiz tāds, man bija partneris vien brīdi uzņēmumā, tāds Jānis Lilmanis, un viņš bija strādājis šajā sfērā 20 plus gadus, un viņš bija man stāstījis faktu, viņa prāt faktu, kad vasarā nepērk mārketinga pakalpojums uzņēmumu. Tas, ka visi atvaļinājumos, tāds šī vasara, un tad tajā gadā, kad mēs tam ticējām, tad tā arī bija. Tur pienāca vasara, uzreiz visi cipari tur kritās. Nākošā gadā mēs pateicām, lai tas iet pie velna. Un vienkārši darījām aktivitātes vairāk, vairāk, vēl mērķiecīgāk. Un tāpēc, tad vasara mums bija rezultāti. Un tu esi pamanāmāks. Jā, vienkārši tev vajag, jebkuru lietu, kuru tev ir kaut kāds šāds, kā tu minēji, fakts, tev ir vai nu jāpiet ar vienkārši daudz vairāk aktivitātēm, vai nu vienkārši jāatrod cits veids, kā panākt vēlamo iznākumu. Ja tev tāds mērķis ir, tev nav tāds mērķis, tad jau tur... Nu jā, es redzu, kā meklēt tādu attaisnojumu, bet es citreiz tā skatos. Nu, tagad tu teici. Tas jau varbūt tev atmāska, kāpēc tajā dienā. Nu jā, bet man jau ir tāpēc, ka... Bet es vairāk domāju tā, man kaut kādas dienas saslēdzās, teiksim, 4 klienti pasaka, jā, darām. Un es tā, kas pa dienu? Nu, super. 3. datums, yes, es šitā vairāk domāju, kas, un tad es citreiz pat vēl 5 zvanu, jo es saprotu to, ko es šodien izdarīšu, es citas dienas nedabūšu gatavu. Reāli, es vēl tajās dienās, man vēl bija kaut kad nesen piekdienas, vēl domāju, man vēl 6 vakarā klientus, mēs vēl risinam lietas. Cik interesanti. Bet iedomājies, ja tu darītu tā kadien? Jā. Vai tur būtu rezultāts. Iedomājies, ka tu dabūtu vēl 5 silas, kas tā dara kadien? Jā, jāiet uz to. Bet vai arī tu vari izdarīt tā, ka virtuāli Ilze to dara 24/7, 365 visu laiku, un viņi to dara, kā piemēram, pēc tunelis, kur tev ir video prezentācija, un tu viņus pārdod savu pakalpojumu uzreiz. Jo realitāte tāda, ja tavs pakalpojums nemaksā tur 3+ tūkstoši, jebko var pārdot vienkārši
Internets. Caur internetu. Jā. Nu, ot, man ir ar Gabrielu šitas būs vēlreiz Var ar maniem, jāsatiekās var. un Es var ar varu. tevī. Jā. Nu, ko? Saruna būs Finišē. tagad gan finišā, tā kā patīkamu skatīšanos un paldies manam fantastiskajam sadarbības partnerim X3000, kas šīs te sarunas padarīja jaudīgākas. Patīkamu skatīšanos!